Labi, tad es parādīšu vienu variantu no brokastīm, kādas es pats taisu, kā es ēdu. Tātad, sāksim ar to, kad ir nepieciešams saliktie ogļhidrāti. Pārsvarā, cik es zinu, cilvēki, un es arī pats izmantoju auzu pārslas, pilngraudu auzu pārslas. Tie būtu aptuveni 100 grami, kas ir nepieciešams. Teiksim, tā ir tā deva, ko es ēdu brokastīs. Personīgi vairāk arī manā diētā nav vajadzīga. Tā, nākamā lieta ir olbaltumvielas. Es, teiksim, parādīšu to variantu, kā es to visu lieku kopā, jo noteikti daudziem varētu rasties jautājums, kā tas notiekās. Olas es izmantošu kā olbaltumvielas un auzu pārslas. Tātad tas nepieciešamais apjoms būs aptuveni kaut kādi 50–70 grami ogļhidrāti. Un varbūt tas nebūtu tik ļoti būtiski, cik ļoti būtiski būtu man tās olbaltumvielas, pēc iespējas vairāk. Un tas gramu skaits, uz kuru es tiekšos, būs nedaudz virs 50. Tātad izmantojam olas, tikai olu baltums. Es dzeltenus neizmantoju. Tur ir daudz visādas. Ir gan labas lietas arī iekšā, bet arī ļoti daudz sliktas lietas, kas man nav nepieciešams. Tātad, teiksim, no tā daudzuma, cik viņas vajadzīgs, tas, protams, katram jāskatās, kāda ir sava diēta. Teiksim, es izmantošu 7 olu baltumus. Tā tas būs. Sajaucam šīs abas lietas kopā uz pārsvaru baltumiem. Un, teiksim tā, ja man vajadzētu tos 50–55 gramus olbaltumvielas, tad variants ir, vajadzētu pielikt klāt vēl kaut kādas 4–5 olas, bet tie ir tā, ka šajā situācijā es apiešos ar proteīnu. Tātad to visu mēs ņemam blenderī, sagatavoto konsistenci saliekam blenderī. Tātad, laikam bija variants, ka labāk uzreiz to visu likt iekšā uzreiz blenderī. Tā. Garšai pielieku klāt kanēli. Kanēlis vispār ļoti laba lieta. Es viņu vienmēr izmantoju, viņš vienmēr dod tādu foršu patīkamu garšu. Tā, un kā es minēju, ja man ir tie 50–55 grami vajadzīgi, ko es gribu uzņemt, teiksim, tās olbaltumvielas, tas skaits brokastīs, tad variants ir pielikt klāt vēl kādas 4–5 olas, vai otrs variants ir vienkārši pielikt klāt 30 gramus proteīna. Tā tas izskatīsies. Tad to visu sablenderējam. Tā, tas tā kā būtu kārtībā. Un tad šo te konsistenci es cepšu uz pannas.
Tātad, bieži vien cilvēkiem rodās tas jautājums vai pārpratums par proteīnu. Proteīns ir principā tās pašas latviešu valodā olbaltumvielas, tā kā nav tāda lieta kā proteīns un olbaltumvielas, tas vienkārši ir vārds citā valodā. Tā kā, pa lielam šis te pats pulvers, es domāju, sportistiem ir ļoti labi pazīstams un bez tā pa lielam, teiksim tā, kad sportā tas ir ļoti populāra lieta un bieži vien tiek izmantota. Teiksim, kad viņu parasti lietot, proteīns, kā tālāk tas tiek šķelts aminoskābēs, un aminoskābes ir būvmateriāls mūsu ķermenim. Un attiecīgi, ja treniņa laikā mums ir, teiksim, tās audu plīšanas, muskuļi tiek traumēti, viņi ir jāatjauno, tad šie proteīni pulverīši, viņi principā ir labi ar to, ka viņi uzsūcās ļoti ātri. Ja mēs skatāmies kaut kādas, ja mēs ēdam tur olu baltumus, tad viņi uzsūksies 2–3 stundās. Tad šāds proteīns, kas ir izgatavots no piena, tā nav ķīmija, bet tas ir izgatavots no piena, tad viņš uzsūksies aptuveni 30 minūtēs. Un tad, ja mūsu muskulim ir nepieciešama ļoti ātra atjaunošanās pēc treniņa, tad šis ir ļoti labs variants. Tātad, ļoti labi izmantot ļoti labu pannu. Tad, taisīsim tādu pankūciņu pirmo. No tā apjoma, ko es te sagatavoju, tur sanāk principā 1–2 pankūciņas. Par pašu proteīnu, varbūt, ko es varu pateikt, ir tā, kas man patīk, kāpēc, teiksim, šo es izvēlos. Ja tas ir whey proteīns, liecais proteīns, attiecīgi tur nav klāt ogļhidrāti, nav klāt tauki, tās lietas, kas man nav vajadzīgas. Man ir vajadzīgs tīrs olbaltumvielas, varbūt kāpēc veiders, es nezinu, man tie varbūt, bieži vien sanāk kaut ko pamainīt, un ir tā, kad daudz ražotāji tā es tikai liels burkas, teiksim, tas tilpums liels, attiecīgi cena ir liela. Un šis ir mazs tilpumiņš, te ir puskilograms, attiecīgi cena ir stipri mazāka, un tad attiecīgi es nemaz tik ļoti nejūtu tās izmaksas, jo šis proteīns, tas apjoms maksā nedaudz virs 10 latiem, un viņš ir brīvi nopērkams kaut vai Alfā vai Galerijā centrs, tā kā, teiksim, es viņu nopērku, viņš man pietiek noteikti, normālam skaitam, tā kā, teiksim, daudz var izmantot. Kā kuram tā diēta ir, teiksim, es esmu, teiksim, ļoti apmierināts ar šo proteīnu. Otrām kārtām tas ir arī ne tīrs izolāts, bet tas ir izolāts un, attiecīgi, viņš ir daudz kvalitatīvāks proteīns nekā jebkurš cits. Tas ir tīri par šo proteīnu. Tā, pastīsimies, kā te izskatās. Ļoti ok. Par olām, varbūt olas kādas izmantoju. Jā, mājas vistu olas, brīvās turēšanas apstākļos dētas olas, attiecīgi. Šis olas ir, teiksim tā, viņas būs, olbaltumvielas būs daudz kvalitatīvāks nekā no vistām, kuras ir, teiksim, dzīvojušas krātiņās, nosprostojumā, un kur viņi nevar kustēties, un attiecīgi viņai tā olas kvalitāte nebūs tik labi kā, piemēram, šādām olām. Par auzu pārslām, jā, kā es teicu, pilngraudu auzu pārstas ir vienkārši, ja jūs veikalā domājat, kādas ņemt, kādas neņemt, skatieties vienkārši pilngraudu auzu pārstas, tā, lai arī būtu uz pakas rakstīts virsū, ar ko viņas varbūt vizuāli atšķirās ar to, ka tā pārsta pati ir lielāka. Tā. O. Izdevās pat apgriezt vienkārši. Nu jā. Jā, un smažu vēl ļoti labi, es teikšu. Tas, kad pa lielam ir tā, kad auzu pārslām un baltumiem tā garša ir principā, kā varētu teikt, diezgan nekāda, viņa nav diezko nespecifiska nekāda.
tad savu garšu šeit piedod proteīns, jo proteīniem ir labi tas, ka viņiem ir garšas, katrs var piemeklēt sev tīkamāku, tas ir ļoti labs variants. Un otra lieta, ko es pieliku klāt, ir kanēlis. Kanēlis piedod savu garšu, un kanēlis vispār ir labs, jo viņam nav nekādas sliktas lietas klāt. Ir labā lieta tāda, ka viņš pātrina vilmaiņu. Tā kā, un, protams, viņš arī iedos to savu foršo garšu, un tas ir tas, ko es vēlos. Tātad. Labums tāds ir šitādi veidi brokastīm, kad viņas var, teiksim, tas variants ir vēl savādāk var taisīt. Var, piemēram, var nelikt klāt to proteīnu, var, teiksim, ja jūs esat vai nu pret to visu, vai, teiksim, jums tas apjoms jūs uzņemat kaut kā savādāk, olbaltumvielu skaitu, tad jūs varat izmantot tikai vai nu auzu pārslas un olas. Tas variants jums nav arī jāblenderē, jūs varat viņus cept tāpatās tikai, nu tad tā konsistence būs biezāka un tad, teiksim, tāds pankūciņas neuzceps. Un, nu jā, trešais variants varbūt ir, ka var arī necept pankūciņas, vienkārši tādu masu apcept. Nu tas kā kuram ērtāk un teiksim, šis ir labs variants, ko var arī paņemt līdzi vai sagatavot iepriekšējā vakarā. Tā. Nu, tāda viņi izskatās. Ļoti labi, man liekas. Ļoti garšīgi. Un arī ļoti veselīgi. Tā, nu jā, un otra. Jā, teiksim, tās lietas, ko es varbūt var atzīmēt, ir, kā jau minēju, ja ir ļoti, teiksim, labs teflons, laba panna, tad nav īpaši jāiespringst ar eļļu. Tas, ka šī pankūciņa nav trekna, viņu var vienkārši paņemt rokās, viņu var salocīt, ielikt kaut kādā trauciņā, paņemt līdzi. Tā ir vēl laba lieta. Tas, kad viņi sastāv no saliktiem ogļhidrātiem, kas ir vajadzīgi no rīta, teiksim, tas, kā cilvēks saka, svarīgākā ēdienreize izmantot, teiksim. Es personīgi vienmēr cenšos ēst brokastis, nekad nevaru teiksim, nekad neesmu tā īsti izlaidis, jo cik, ja ir gadījies, tad tā diena praktiski iesākās neveiksmīgi, un pašsajūta nav ļoti labi, un sportojot, nu, es domāju, ka sportisti to ļoti labi saprot. Tā. Jā, parasti pirmā un otrā viņa atšķirās arī vizuāli tās pankūciņas, vismaz man, laikam tāpēc, ka varbūt, ka tā pāna ir uzsūs, nav uzsūs, tas arī dod savu to ietekmi, viņš tāpat izskatās pat vēl labāk. Jā, jūs varat redzēt, tā viņi izskatās. Manuprāt, ļoti labi. Tas ir arī viss pa lielam, principā, neaizņem daudz laika, ļoti vienkārši ļoti ēti pagatavojam, teiksim tā, kad ļoti veselīgi, ļoti labi, manuprāt, ļoti labs variants brokastīm. Tā kā, paldies, ka skatījāties.